Labvakar! Vispirms paldies par atbalstu, par tiem ziediem, ko es tagad katru dienu saņemu. Liels man mīļš paldies! Otrs paldies ir skauģiem un nelabvēriem. Liels paldies! Ja jau jūs tā trakojat, tad mēs ejam pa pareizo ceļu. Aha, kaut kas nepatīk, ja? Arī tautai ir tiesības. Ir. Vēl viena lieta. Nevienam nav tiesības izteikt viedokli par cilvēku, kuru nepazīst. Un ļoti labi es nevienu neapmāju. Es mācu cilvēkiem kļūt brīviem. Un būtībā atbrīvoju no bailēm. Un to jūs ļoti labi zinat. Un mūs vairs nevar iebiedēt. Un ne jau šeit manas spējas ir. Tās ir tikai tā pastiprinoši. Es kā dzimusi latviete, dzimusi Ventspilī. Mana mātes dzimta šeit dzīvo jau 300 gadus atpakaļ Ventspilī. Un ne visi ir ventspilnieki, kas Ventspilī dzīvo, jo viņi šeit nav dzimuši, viņi nav pat kurzemnieki. Bet kurzemnieki vienmēr ir bijuši stiprāki. Mans tēvs nāk no Rīgas, vecais tēvs no Cēsīm, vecā mamma no Zemgales. Tie ir mani radraksti. Un mana vīra uzvārds Pukaļevs ir cienījams, jo tulkojumā no poļu valodas tā ir lauva, kura klauvē. Un es esmu lauva. Ne mani kāds var iebiedēt, un ne tautu šodien kāds var iebiedēt. Un tā nav manipulēšana ar cilvēkiem. Gan režīms, gan baznīca šodien biedē cilvēkus. Jūs tādi un šitādi lieli grēcinieki, kad nāks tā stunda, visi dabūs. Redziet tā, kas pats tāds ir, tas uz citiem tā runā. Un tā ir ļoti sena paruna, un tā ir piemīt visām tautām. Nevar vairs tautu nobiedēt. Cilvēki ir kļuvuši gudrāki. Mēdījiem spēka vairs nav. Nevardarbīga pretošanās ļaunumam ir arī neskatīties televīziju, kurā runā muļķības, nepirkt avīzes, kas tikai raksta savu propagandu. Gluži vienkārši ir vasara. Bet tai pašā laikā nākošā nedēļā parādīsies jauna mājaslapa www.partijabrīvība.lv. Jūs varēsiet lasīt gan programmu, gan mērķus. Jā, es varu aizstāvēt cilvēkus. Un kamēr es šeit nesēdēju, es neapjēdzu to, cik Latvijā daudzi burās. Tie, kas ieņem arī amatus, un tie, kas sevi sauc par inteliģenci, par māksliniekiem, diemžēl. Es neprotu burties. Mans spēks ir mīlestībā uz cilvēkiem. Un mīlestība spēj visu. Un tāpēc vajag lasīt pasakas, tur ir šis pozitīvais. Protams, ka pretī nāk pretspēks, un šī ir cīņa ar ļaunumu. Ļaunumu mūsu pašos, ļaunumu visapkārt, arī naudas vara ir ļaunums. Bet mīlestība ir stiprāka. Un nākošā gadā, kad viss juks un bruks šai pasaulē, tad jāuztraucās šodien tikai tiem, kam ir ļoti daudz naudas. Parastam cilvēkam nav jāuztraucās. Un nebūs šī virtuālā nauda, nebūs šīs piramīdas, un mēs sāksim mācīties dzīvot un strādāt. Un to neviens nevar mainīt. Kāpēc es gāju pa priekšu? Jā, man ir jāsargā no šīm ķēngām, no šīs aprunāšanas, no šī ļaunuma, kas tagad notiek mēdījos. Es to ņemu uz sevi. Ticiet man smiekli nāk. Jo smieties ir veselīgi. Bet man nav sāpīgi, un man nevar nobiedēt. Un arī tautu nevajag biedēt, jo viņu vairs nevar nobiedēt. Jo tālāk jau vairs nav kur. Un ja kādam ir bail, tad tā ir viņa problēma. Mēs netaisāmies nodarboties ar vardarbību un demagoģiju. Mums ir plāns, mums ir atbalsts un arī atbalsts no Dieva.
Jo valsts ir domāta priekš tam, lai parūpētos par tiem, kas nespēja par sevi parūpēties, lai radītu apstākļus, lai var dzīvot arī tie, kas spēj par sevi parūpēties. Lai visi būtu pāduši, visiem būtu jumts virs galvas. Šobrīd mums tādas valsts nav. Un atskaites punkts nebūs 40. gads, bet 18. gads. Mums ir jārada jauna valsts. Valsts, kuru mēs mīlam, cienam un godājam. Es zinu, ka arī šobrīd Zaklera kungam neiet viegli, arī viņam metas virsū šīs vārnas, bet arī viņu mēs varam pasargāt, jo ir jāciena cilvēks, kuram bija drosme. Mēs cienam viņu. Mēs arī viens otru cienam. Un tā nelielā saujiņa, kur domā, ka viņai šis viss ir mūžīgs, un taisnība ir Ivan kungam. Jā, kraukļi saka, ka nekas nemainīsies. Bet jau mainās. Un ja Zaklera kungu šodien Ventā nodēvēja par balto tēvu, un mani kā virsmāti, un to teica cilvēks, kas arī pie manām durvīm ir stāvējis un raudājis. Dievs ar viņu. Dievs ar viņu. Diemžēl citiem nauda ir svarīgāk nekā gods, godprāts un sirdsapziņa. Bet tā nav mūsu problēma. Tā ir viņa paša problēma. Un nekas nav mūžīgs uz šīs pasaules. Pilnīgi nekas. Vienīgi mīlestība ir mūžīga. Un taisni ar mīlestību mēs panāksim visus labos mērķus, un mēs atjaunosim savu valsti. Un nevienam to nebūs mainīt. Uz redzēšanos!